Afišā tomēr ir rakstīts, kā mums sauc, bet uzzināsiet tuvāk. Tātad šī ir Gundaga, mājas saimniece. Es esmu Sigvards, šis ir Andrejs, tas ir Toms un tā ir Lolita. Kopā mēs esam ļoti jauki kursabiedri. Pirmie divi skaņdarbi bija, kas te bija konkurss? Silots. Kurš te bija mani darbi, jā. Es esmu vainīgs. Patiesībā šis darbs, ko Jaukais Trio tikko spēlēja, jau ir atskaņots trīsreiz, ja? Tā kā moderniem jauniem komponistiem tas liels prieks, jo dažreiz gadās tā, ka jaunais skaņdarbus atskaņo tikai vienreiz. Dažreiz ir tradīcija, bet man liekas prieks, ka viņi ir bijuši tik jauki atskaņot ne tikai vienu reizi un ir neteikušies no tā. Bet savukārt pirmais darbs bija angļu ragam un klavierēm. Kā es to nosaucu? Veltījums saprātam, laikam tā es viņu nosaucu. Un ar tiem nosaukumiem ir tā kā ir.
Varbūt to palīdzēt man atcerēties, kā mēs izdomājām to nosaukumu. Es atceros, ka mēs sēdējām, tātad iedomājieties, es jums uzgleznošu gleznu. Ir Emīla Dārziņa mūzikas skolas mūzikas korpusa, otrais stāvs, zaļā krāsā, nu tādā pārāk jaukā. Tādā slimnīcas, ne jaukā krāsā. Pie drausmīgām. Apkārt ir plūksnes. Jā. Un Sigvards tikko pirmo reizi parādīja fonogrammu ar viņu jauno skaņdarbu. Izlasījās, protams, briesmīgi, tāpēc tā bija fonogramma. Un tad mēs domājām, kā nosaukt. Mums sākās viss kaut kādas asociācijas. Jā, mēs domājām, varbūt, nu tā kā es spēlēju kaut ko tam līdzīgu tabuloju, varbūt kaut kam tādam, mēs domājām, uzreiz pirmais ienāk otrais strīdīts. Un tad mēs sākām domāt, varbūt kaut kādu ekspedīciju tam strīdītim, tur noteikti skaņdarbu laikā. Pēc tā iedvības ir tāds, nu tāda, manuprāt, vismaz kā komponistam liekas jautra, tāda melodija pārārā. Mums pilnīgi iejausās prātā ideja, ka tas varētu būt strīdīts. Jā, un kā rezultātā mēs laikam sapratām, varbūt, ja nu gadījumā pēkšņi kaut kāds autortiesības par to uzliek, mēs laikam negribējām to darīt. Un tad mēs domājam, nu kas spirītim tāds bija notika ar viņu tajā visā stāstā un filmā, un tas, ka viņam pienāca apziņa, ka varbūt viņš domā mājās, viņam varbūt pat nemaz nevajag to princesi zeltīti. Tad varētu teikt, ka viņam pienāca tāds kā saprāts. Jā. Bet šis bija tas veltījums, un spītīši saprātā. Savukārt melodiskais kaifs. Man vienkārši patīk vārds kaifs. Un tagad es rakstīju šo skaņdarbu arī, kad tas bija? Faktiski pirms gada es iesāku kaut kādas nelielas skices veidot, jo tas bija mans pirmais skaņdarbs. Tā paskatu no tālāk koncerta idejām, es arī atskaņošu 3 Andra Dzenīša miniatūras. Un tā, lai es saprotu, es kompozīciju Emīla Dārziņa mūzikas skolā mācos pie Andra Dzenīša. Un tā mēs ar viņu ļoti jauki cīnījām, mēs ļoti jauki ar viņu sadarbojāmies visu pirmo semestri, un viņš man palīdzēja visas idejas tapt. Un es atceros kaut kādu otro reizi, kad es atnācu pie viņa, parādīju manas godam uzrakstītās 20 taktis, ar ko es biju ļoti lepns. Faktiski tas bija tikai sākums para. Tas bija ļoti daudz kaut kā copy-paste uzlicis tādas taktis. Viņš man teica, Sigurd, viņš tādā ļoti zemā balsī, Sigurd, šis īpils var gadot Sigurd. Es viņam piekrit, tas bišķi kaut ko pamanīja. Bet jūs šo darbu mēs pirmatskaņojāt aprīlī. Es jums iedāvīju decembrī. Ir pietiekami daudz laiks, lai mūziķim jau mācītos, nevis tā kā no trio. Jā, mēs tieši decembrī sākām mācīties, bet nemaz viņu nemācījāmies. Jā? Ja jūs viņu decembrī ļoti kārtīgi sākāt mācīties. Es jau decembrī mācījos. Un es ļoti labi to varēju just, pirmatskaņojumā ļoti labi neļies. Bet pietiks ar mani. Nākamais skaņdarbs būs kaut kas ar spāniskāku gaisotni, bet tomēr ar kaifu. Un tas būs Joaquins Turina, un tas būs viņa otrais klavieru trio. Un es sēdēšu un pašķiru labi.